Tā, labdien visiem! Laiks mums ir ierobežots, tāpēc sākam. Mani sauc Ernsts Hafizovs, esmu SIA Rīgas nama pārvaldnieks, juridiskās pārvaldes vecākais jurists. Šodienas mans uzdevums ir jums pastāstīt par dalītu īpašumu izbeigšanu un ar to saistītiem jautājumiem. Tā, dalītais īpašums ir diezgan komplicēts jautājums un visnotaļ tas visu laiku un arī joprojām ir strīdus priekšmets starp iesaistītajām pusēm. Bet vissarežģītākais laikam ir piespiedu dalītais īpašums tieši gadījumos, kad uz privātās zemes atrodas daudz dzīvokļu, dzīvojamas mājas, nevis citi objekti. Ja? Lai šo jautājumu atrisināt, likumdevējs ir izstrādājis īpašu tiesisko regulējumu, kas attiecās konkrēti uz daudz dzīvokļu dzīvojamām mājām. Šis garais likums, šodien es viņu varbūt īsi saisinot saukšu par likumu vai izbeigšanas likumu, stājies spēkā 2023. gada 1. janvārī, un tad paredz kārtību, kādā daudz dzīvokļu dzīvojamas mājas dzīvokļu īpašnieki var izbeigt piespiedu dalīto īpašumu. Pirms mēs pārējām pie pamatēmas, tad īsumā pa terminiem daudz dzīvokļu dzīvojama māja ir 2 un vairāk dzīvokļu īpašumi. Dzīvojama māja ir privatizēta un ir reģistrēta sadale dzīvokļu īpašumos. Tad šīs likums neatiecās uz vienu dzīvokļu mājām, bet konkrēti uz daudz dzīvokļu mājām, kas ir 2 un vairāk dzīvokļi. Dzīvokļu īpašnieks šī likuma izpratne ir persona, kas ir nostiprinājusi īpašumtiesību zemesgrāmatā, un tātad līdz ierakstīšanai zemesgrāmatā šī dzīvokļu īpašuma tiesiskais valdītājs, kas par tādu ir reģistrēts nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Zemes gabals. Tātad šeit ir būtiski uzsvert, es arī tālāk par to runāšu. Tātad šeit iet runa tikai par privātpersonām piederošo zemi. Tātad šīs likums neskar jautājumus, kad dzīvojama māja atrodas uz valstī vai pašvaldībai piederošās zemes. Zemes īpašnieku īpašuma tiesībām ir obligāti jābūt reģistrētām zemes grāmatā, jo pretējā gadījumā tas ir šķērslis tātad šīs procedūras īstenošanai. Un, kas ir loģiski, tad šim zemes gabalam ir daļai vai pilnībā jāietilpst dzīvojamas mājas funkcionāli nepieciešamai zemes gabalā, par ko mēs arī, jeb kā viņu sauc piesaistīto zemes gabalu, par to mēs tad tālāk runāsim arī. Likuma piemērošanas joma, kā es jau minēju, tad tas likums attiecās tikai un vienīgi uz privātpersonām piederošo zemi. Ja mēs runājam par valsts un pašvaldību zemi, tad tur ir citi normatīvi akti, kas regulē šo piespiedu dalītu īpašumu izbeigšanu. Publiskās mantas atsevināšanas likums un likums par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Bet šim jautājumam mēs šodien neskaramies, jā, tad konkrēti par privātu personai piederošiem zemes gabaliem. Tā. Likumdevējs ir paredzējis likumā iespēju dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniekam vienoties par citu dalītu īpašumu izbeigšanas kārtību, proti varbūt līgums, cita vienošanās, bet tādā gadījumā šīs likums arī nebūs piemērojams šajā situācijā, ja iesaistītās puses ir vienojušies citādi. Ja? Iespēja vienoties, jāsaka, arī pastāvēs pirms tam, bet kā jau labi zināt, droši vien atbilstoši dzīvokļu īpašumu likumam, tad šādam darījumam bija nepieciešams, lai pārnobalso visi dzīvokļu īpašnieki, kas padarīja faktiski šo dalītu īpašumu izbeigšanas procedūru par neiespējamu, jo dabūt 100% balsojumu ir lielākoties neiespējami. Kas ir būtiski, dažkārt un arī likumā tiek lietoti vārdi gan atsevināšana, gan izpirkšana. Es personīgi uzskatu, ka tā nav izpirkšana, tā drīzāk ir atsevināšana, jo likums paredz, ka šo atsevināšanas tiesību dzīvokļu īpašnieki ir tiesīgi izmantot bez zemes īpašnieku piekrišanas. Ja? Tāpēc tā ir atsevināšana, nevis izpirkšana. Tātad, ja šī procesa ietvaros mainās dzīvokļu īpašnieks vai zemes īpašnieks, likumdevējs ir paredzējis, ka šīs izmaiņas neietekmē procesu. Ja mainās dzīvokļu īpašnieks vai zemes īpašnieks, tas procesu neaptur un process turpinās arī tālāk.
Tātad pirmais solis, protams, kā jau visos procesos, ir kopības lēmums. Tātad, lai šo procesu iedarbinātu un ierosinātu, dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem kopības lēmums. Šeit būs nianses, tāpēc man iekavās ir rakstīts, ka šo te pirmo soli dzīvokļu īpašnieki var izlemt gan aptaujā, gan kopsapulcē. Dzīvokļu īpašnieki ir tiesīgi pilnvarot personu, kas pārstāvēs dzīvokļu īpašnieku kopību šajā procesā. Un šis te pirmais solis, pirmais kopības lēmums ir pieņemams ar parasto balsu vairākumu, kas ir puse plus 1. Šeit uzreiz es pieskaršos jautājumam, kas šodien arī ir viens no diskusijas objektiem, tā saucamais mazākuma balsojums. Ja? Šajā procesā un šī likuma ietvaros mēs par mazākumu balsojumu nerunājam, jo gan šis te sakotnējais lēmums, gan turpmākie lēmumi būs pieņemami atbilstoši šim likumam. Respektīvi, šis likums, dzīvokļu īpašuma likums ir piemērams tik tālu, cik tālu šis likums nenosaka savādāk. Šis likums saka, ka vismaz tas pirmais solis ir pieņemams ar parasto balsu vairākumu, kas ir puse plus 1. Jā, par šo es jau pieskāros. Tātad atkārtotā kopsapulce, atkārtotā aptaujā šo te procesu nec ierosināt, nec arī pieņemt lēmumu par atseviļināšanas tiesību izmantošanu nevarēs. Ja? Šeit ir puse plus 1. Tātad, kad ir spērts pirmais solis, proti dzīvokļu īpašnieku kopība ir lēmusi, ka viņa vēlās ierosināt šo procesu, tad šīs te kopības lēmums ir tas tiesiskais pamats procesu uzsākšanai, un kopības lēmums ir iesniedzams vietējā pašvaldībā. Un pirmais, ko dara pašvaldība pārskata dzīvojamas mājas funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu. Proti pārbauda, vai noteiktās platības robežas ir atbilstošas, un šis lēmums pašvaldība ir jāpieņem nevēlāk kā 6 mēnešu laikā no dienas, kad dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums pašvaldībā ir iesniegts. Pašvaldība, saņemot šo dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, var rīkoties dažādi, proti var uzsākt pārskatīšanu, var atteikt pārskatīšanas uzsākšanu. Ja tomēr pašvaldība konstatē, ka šis zemes gabals ir pārskatāms, tad attiecīgi ierosinās pārskatīšanas procesu, un uz to brīdi, kamēr nav pārskatīts funkcionāli nepieciešamais zemes gabals, atseviļināšanas process mums tā kā uz pauzes stāv un gaida lēmumu. Ja? Par to atteikšanu pārskatīt, kā tad varētu būt iemesls? Iemesli var būt dažādi. Pieņemsim, pašvaldība konstatē, jo zemes gabala noteikšanai tur ir vairāki kriteriji jāņem vērā, tā skaitā, lai zemes īpašniekam pāri nepaliek kaut kāds neizmantojams gabals. Ja? Var būt situācijas, ka privatizācijas procesā tie zemes gabali bija noteikti proporcionāli un pašvaldība nesaskata nepieciešamību viņus pārskatīt. Bet es izstāstīšu vēl tālāk par šo. Tātad, kamēr nav pieņemts pašvaldības gala lēmums par pārskatīšanu, process mums stāv uz pauzes, un mēs gaidām pašvaldības lēmumu par funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu. Pašlaik likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamāju privatizāciju ir noteikts, ka funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana ir pabeidzama nevēlāk kā 2 gadu un 6 mēnešu laikā no dienas, kad šis process ir uzsākts. Tad 2,5 gadu laikā pašvaldībai ir jāpārskata funkcionālais gabals. Ir bijuši centieni un bija arī izstrādāts likumprojekts. Mūsu gadījumā, Rīgas gadījumā droši vien par laimi, kad viņš netika pieņemts, bet bija plānots šo pārskatīšanas termiņu pagarināt līdz 5 gadiem. Šobrīd mēs paliekam pie 2,5, bet ir jārēķinās ar to, ka joprojām ir centieni, teiksim, izbīdīt šo te likuma projektu tālāk, lai šo procesu pagarinātu, jo nezinu, kā citos reģionos, bet Rīgā privatizācijas komisija nespēja 2,5 gados iekļauties, un tāpēc viņi cenšas šo termiņu pagarināt, bet pašlaik ir 2,5 gadi. Runājot par termiņiem un procesa ilgumu, ir jāpatur prātā, ka pašvaldības lēmums par zemi, tas ir administratīvais akts, un attiecīgi jebkura iesaistītā persona, zemes īpašnieks, dzīvokļu īpašnieki šo lēmumu var pārsūdzēt. Pārsūdzība, kā jau administratīvā procesā, sākumā ir iestādē, pēc tam tiesā.
attiecīgi šo te procesu termiņu viņš faktiski ir neprognozējams. Ja? Viss ir atkarīgs no pašvaldības lēmuma un iesaistīto pušu rīcības. Jā. Ir kaut kāds termiņš noteiktais, kad varēs pieteikties tai atsevināšanai? Likums ir spēkā no 23. gada 1. janvāra, un jūs varat viņu izmantot šo procesu. Nu, vismaz pagaidām, jā. Pagaidām šīm likumam nav noteikti kaut kāda termiņa. Privatizācijas kaut kāds likums, kur bija tas termiņš, līdz kuram varēja pieteikties? Nē, runājot par atsevināšanas tiesību izmantošanu, likums nenosaka termiņu, jā, tad viņš ir spēkā no 23. gada un darbojas vismaz pagaidām. Tātad, tiklīdz mēs tikām līdz pašvaldības lēmumam par zemi, un kad viņš ir kļuvis neapstrīdams, nākamais solis pašvaldība šo savu lēmumu ar visiem pievienojumiem dokumentiem, plāniem nosūta valsts zemes dienestam. Valsts zemes dienests būs tā iestāde, kura nosaka gan atsevināmo zemi, gan aprēķina atsevināšanas cenu. Tātad pie zemes dienesta mēs vēl tiksim. Tātad ierosināts process, pašvaldība ir pabeigusi pārskatīšanu, šis jautājums ir nonācis valsts zemes dienestā. Atsevināmā zeme var sastāvēt no vairākiem zemes gabaliem. Ir situācijas, kad viss zemes gabals, kas atrodas zem mājas, ietilpst funkcionāli nepieciešamā zemes gabalā. Ir situācijas, kad funkcionālajā gabalā ietilpst tur kaut kāda daļa vai stremelīte, tāpēc šī procesa ietvaros valsts zemes dienests arī noteiks un reģistrēs atsevināmo zemi. Likumdevējs ir paredzējis, ka valsts zemes dienesta lēmums par atsevināmo zemi, proti par zemes platību un robežām, nav apstrīdams. Tātad, kādu valsts zemes dienests noteiks, ar tādu mēs arī virzīsimies tālāk šī procesa ietvaros. Tāpat ir ar atsevināšanas cenu. Tātad, valsts zemes dienests aprēķina cenu un likumā noteikts, jā, ka šī cena arī nav apstrīdama. Respektīvi, šeit mēs izbrukam cauri jebkādiem administratīviem procesiem, un varbūt tas ir slikti, varbūt labi. Vienmēr sakot, cenu apstrīdēt nevar. Kāda būs noteikta, par to arī būs jāizpērk. Mēs tiksim līdz tam, jā. Tātad, izpirkšanas ziņā katrs dzīvokļa īpašnieks maksā atsevināšanas cenu atbilstoši sava dzīvokļa īpašumā ietilpstošai kopīpašuma domājamai daļai, proti, vienkāršotiem vārdiem sakot, pēc kvadratūras. Jo lielāka dzīvokļa platība, jo lielāks ir konkrētā dzīvokļa īpašnieka maksājums. Jā. Tas būs viena procesa ietvaros. Jā. Par cenu noteikšanu. Tātad šobrīd, kamēr nav pieņemtas bāzes, vēl periodam no 25. gada līdz 28. Valsts zemes dienests aprēķinot atsevināšanas cenu piemēro tās kadastrālās vērtības, kas ir aprēķinātas uz 19. gada 1. jūliju. Kadastrā var redzēt, tur ir gan projektētās, gan prognozētās kadastrālās vērtības. Protams, laika gaitā tas varbūt mainīsies, jo mēs sagaidām, ka kadastrālās vērtības mums pieaugs. Tāpēc šobrīd, ja tā vienkāršiem vārdiem, mēs varam paļauties uz to, kas kadastrā ir ierakstīts. Ja tā ir pašreizēja kadastrālā vērtība, tad šī cena tiks noteikta pašreizējas. Bet jāskatās, ka 24. gads jau tuvēs beigām, tāpēc redzēsim, kādas būs izmaiņas no 1. janvāra. Par zemes gabaliem runājot, ja atsevināmajā zemes gabalā ietilpst vairāku zemes gabalu daļas, tad attiecīgi šo zemes gabalu daļas tiek atdalītas no liela zemes gabala, kas zemes īpašniekam pieder. Respektīvi, jāizpērk tikai tā daļa, kas ir funkcionālajā platībā. Un attiecīgi tā vērtība šīm zemes gabalam tiks proporcionāli atrēķināta no liela zemes gabala kadastrālās vērtības. Pieturas punkts ir kadastrālā vērtība un šo kadastrālo vērtību kopsumu. Man jautājums, ja lēmums jau ir pieņemts, īpašnieku pirmoreiz. Par ierosināšanu.
Jā, pa ierosināšanu. Jā. Jā, nu tad būs tā katastrālā vērtība, kas uz to brīdi. Uh, Viņa nevar mainīties. Tūlīt mēs līdz tam tiksim. Jā. Tātad, atbildot uz jūsu jautājumu, tik līdz Valszemes dienests jums to atsevināšanas cenu ir aprēķinājis, likumdevējs ir paredzējis, ka viņi ir spēkā 2 gadus un nav apstrīdami. Tik līdz Valszemes dienests ir aprēķinājis atsevināšanas cenu, tad Valszemes dienests sagatavo dzīvokļu īpašniekiem un iesaistītām personām paziņojumu uz veselību. Valszemes dienests sagatavo un izdod paziņojumu par atsevināmo zemi un platību. Proti, tur būs norādīti gan kvadrātmetri, gan arī tā cena, par kuru šī zeme būtu atsevināma. Tad 2 gadus šī cena ir noteikta, viņa ir spēkā un nekas viņu ietekmēt nevar. Ja? Kā es jau minēju, tad tiek sagatavots paziņojums, kurā tiek norādīta platība un cena. Šo paziņojumu nosūta zemes īpašniekiem, dzīvokļu īpašniekiem. Ja dzīvokļu īpašnieki ir pilnvarojuši kādu personu pārstāvēt savas intereses šī procesa ietvaros, tad arī pilnvarotai personai. Paziņojumā par atsevināšanas cenu un atsevināmo zemi Valszemes dienests norāda ne tikai kopējo atsevināmo cenu, bet šajā paziņojumā tiek norādīts arī sadalījums, proti, dzīvokļu īpašniekiem nebūs pašiem jārēķina, cik tad man ir jāsamaksā no tās kopējās summas, jo paziņojumā jau šis sadalījums būs iekļauts. Ja? Tad nevēlāk, ka 6 mēnešus no Valszemes dienesta paziņojuma izdošanas dienas dzīvokļu īpašniekiem, kopībai, pilnvarotai personai vai kaut vienam dzīvokļu īpašniekam ir jāiesniedz zvērinātām tiesu izpildītājiem pieteikums, lai tiesu izpildītājs ievestu lietu par piespiedu dalīt īpašumu izbeigšanu. Mums ir Rīgas nama pārvaldniekā bijuši vairākas kopsapulces par šiem jautājumiem un pēc saziņas ar tiesu izpildītāju padomi, tad noskaidrojām, ka jums pašiem, dzīvokļu īpašniekiem pašiem nav jāmeklē tiesu izpildītājs, pie kura jāvēršās. Jums ir vienkārši jāsazinās ar padomi, un padome ieteiks konkrēto tiesu izpildītāju, norādot viņu kontaktinformāciju, pie kura tad jūsu māja var vērsties. Jo viņiem iekšēnē arī tie procesi tiek sadalīti, lai nebūtu pārslogots viens. Tad labāk, protams, nav aizliegts, jūs varat izvēlēties jebkuru, bet drošāk ir tad piezvanīt uz padomi, noskaidrot, pie kura tiesu izpildītāja jāvēršās. Viņam ir sadalījums. Es teiktu tā, labāk piezvanīt uz padomi un viņi ieteiks. Ja? Jo tas būs drošāk arī pašiem, jo process viss sastāv no termiņiem. Ja jūs kaut ko nokavēsiet, tad viss būs jāsāk no jauna. Tāpēc drošības pēc piezvanīt uz padomi, noskaidrot konkrēto tiesu izpildītāju, pie kura jāvēršas. Tātad šī darbība ir veicama 6 mēnešu laikā no brīža, kad Valszemes dienests ir aprēķinājis jums atsevināšanas cenu. Tad 6 mēneši ir tas termiņš, kurā jāatrod tiesu izpildītājs un jāvēršas ar pieteikumu. Pieteikumam obligāti jāpievieno tas Valszemes dienesta izdotais paziņojums. Ja. Likums nosaka, ka tiesu izpildītājs saņemot šo pieteikumu par lietas ieviešanu ir tiesīgs atdot šo pieteikumu atpakaļ iesniedzējām, norādot, ka tajā ir kaut kādi trūkumi. Viens no trūkumiem ir paziņojuma nesamība. Tāpēc paziņojumu par cenu obligāti liekam klāt un tad iesniedzam tiesu izpildītājiem. Nokavēts iesniegšanas termiņš. Runājot par termiņiem, termiņi jāievēro, ka jebkurā procesā, ja ir nokavēts termiņš, tiesu izpildītājs var atdot atpakaļ, un ja tiesu izpildītājs konstatē, ka par konkrēto dzīvojumu māju jau ir ierosināts process, tad arī viņš atdot atpakaļ. Šeit ir jāpiemina, ka atšķirībā, pieņemsim, no civila procesa vai administratīvā procesa, šis likums neparedz tiesu izpildītājiem pienākumu noteikt termiņu trūkumu novēršanai. Likums ir rakstīts tā, ka tiesu izpildītājs atdod pieteikumu atpakaļ un paziņo par trūkumiem.
bet nekas nav minēts par trūkumu novēršanu un kādā termiņā tas būtu jādara. Tāpēc pie jūsu jautājuma atgriežoties, nemeklējiet paši, tiesu izpildītāji piezvaniet uz padomi, lai ir drošāk. Tam pieteikumam ir kaut kāda forma, vai tas ir brīvā? Likumdevējs nav paredzējis speciālo formu. Pēc pieredzes varu teikt, ka tie pieteikumi ir dažādi. Principā viņi ir brīvas formas. Galvenais, lai tiesu izpildītājs saprot, pa ko iet runa, pa kura māju. Pieteikumu var iesniegt jebkura persona, pat viens dzīvokļa īpašnieks. Tad attiecīgi tur nav jāliek kaut kādi kopības lēmumi par pilnvarojumu un tam līdzīgi. Ja? Tātad forma nav. Lai sarakstā to, kas ir teicīgs, tad tāds ir futbols. Jā, tūlīt mēs līdz tam nonāksim. Jā, kas vēl ir svarīgi un par ko Rīgas nama pārvaldnieku klienti interesējās par izmaksām, tad likumā noteikts, ka visi izdevumi un zverināta tiesu izpildītā amata atlīdzība, kas ir saistīta ar šī procesa īstenošanu, ir pār valsts budžeta līdzekļiem. Proti, dzīvokļu īpašniekiem nav jāapmaksā tiesu izpildītāja darbs šajā procesā. Pēc lietas ierosināšanas tiesu izpildītājs saņem pieteikumu, pārbauda, vai nav ierosināta jau cita lieta. Tad tiesu izpildītājs nosūta dzīvokļu īpašniekiem, visiem, kas tajā mājā dzīvo, un zemes īpašniekam paziņojumu par lietas ieviešanu. Tātad, ja pieteikumu iesniedz kaut viens dzīvokļu īpašnieks, ja tiesu izpildītājs lietu ieved, tad viņš nosūta paziņojumu visiem. Paziņojums ir nosūtāms arī pilnvarotai personai, ja tāda ir zināma, ja kopība šādu pilnvaroto personu ir ievēlējusi. Tad šajā paziņojumā, ko tiesu izpildītājs nosūta, viņš norāda arī termiņu, līdz kuram dzīvokļu īpašnieku kopībai tiesu izpildītājiem ir jāpaziņo rakstveidā par kopsapulces datumu, laiku un norises vietu. Kāpēc kopsapulces? Tālāk mēs par to runāsim. Tad, kā es minēju sākumā, to pirmo soli var izlemt gan kopsapulcē, gan aptaujā. Nākošais solis, tur vēl viens kopības lēmums šī procesa ietvaros dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem, un likumā ir noteikts, ka viņš ir pieņēmams tikai un vienīgi kopsapulcē, uz kuru tiesu izpildītājs obligāti ir jāaicina. Jo tiesu izpildītājs lielākoties šajā procesā, ja mēs runājam par to pirmo soli un kopsapulci, tad viņš fiksē faktu, kā cilvēki balso, lai nākotnē vienkārši mazinātu riskus jebkādiem kopības lēmumu apstrīdējumiem tiesās un tam līdzīgi. Tātad tiesu izpildītais paziņojumā norāda termiņu, līdz kuram dzīvokļu īpašniekiem jāizdomā, kurā vietā būs kopsapulce, un tad līdz kuram datumam tiesu izpildītais uz šo kopsapulci ir jāuzaicina. Vai tā jau neredz, likums jau paredz, ka lēmumu pieņemšanas veidi ir dažādi? Te neiet kopā ar dzīvokļu īpašumu likums? Šis likums, jā. Šis likums būs speciālais likums attiecībā pret dzīvokļu īpašumu likumu, kas nozīmē, ka dzīvokļu īpašumu likumu mēs šī procesa ietveros piemērojam tik tālu, cik tālu šīs likums nesaka savādāk. Tāpēc es arī minēju par mazākuma balsojumu, kas būs no 1. novembra. Tātad šis speciālais likums, viņš paredz, ka lēmums par procesu ierosināšanu ir pieņemams ar parasto balsu vairākumu, kas ir pusi plus 1. Attiecīgi dzīvokļu īpašumu likumā noteiktais mazākuma balsojums, tad šeit piemērojams nebūs. Jā, bet tas ir problēmas uzreiz. Balsojums, pieņemsim, var arī apkauts veidā būt sanāk. Pirmais lēmums par procesu ierosināšanu, jā. Pirmo lēmumu var pieņemt gan aptaujā, gan kopsapulcē, gan citādi vienojoties. Jā. Jā. Šeit izņēmums ir tikai par to kvorumu un nepieciešamā balsu skaitu. Tas ir pusi plus 1. Kur jau tas stāsta, kāpēc likumdevējs ir vienā gadījumā ieviesis mazākuma balsu, ja? Varbūt nākotnē tas mainīsies, jo likumi attīstās, likumdevējs nevienmēr var paredzēt visas iespējamās situācijas, tāpēc iespējams ar jaunā institūta ieviešanu, kas ir mazākuma balsojums, varbūt arī šajā likumā nākotnē būs kādas izmaiņas. Bet šobrīd tātad ir
50+1, un tad pirmais lēmums ir aptauja vai kopsapulce. Jā, bet jāsaka, ka mazākuma balsojums sanāk demokrātiski. Nē, runa neiekoja, es nedomāju par mazākuma balsojumus, runāju par to, aptaujas iespējā. Visā, kāpēc nevaram Jā, mēs līdz tiesu izpildītājiem vēl tiksim. Ja? Tātad dzīvokļu īpašniekiem tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā ar viņu ir jāsaskaņo kopsapulces norises laiks, datums un vieta. Un šī kopsapulce dzīvokļu īpašniekiem ir jāsasauc 1 gada laikā no brīža, kad Valsts zemes dienests jums ir paziņojis par atsevināšanas cenu. Ja? No prakses teikšu tā, protams, termiņiem ir jāsako līdzi, jo jebkurš termiņš ir termiņš, ir īpaši likumā rakstītais termiņš. No prakses teikšu tā, ka tiesu izpildītājs, kad nosūta šos te paziņojumus, ja, viņi norāda konkrētos termiņus. Tad pat jums pašiem nebūs jārēķina, kāda tur Valsts zemes dienests ir izdevis to paziņojumu, cik ilgi tur ir jāsasauc. Jums tie termiņi tiks norādīti. Vismaz spriežot pēc Rīgas nama pārvaldnieks prakses, varu teikt, ka tiesu izpildītāji to norāda. Tad vēl šajā paziņojumā tiesu izpildītājs informē dzīvokļu īpašniekus par sekām, ja šī kopsapulce netiks sasaukta, un proti, ja tiesu izpildītājiem netiek paziņots par kopības lēmumu, par kopsapulces datumu, vietu un laiku, tad tiesu izpildītājs pieņem lēmumu par piespiedu dalīt īpašumu lietas izbeigšanu. Tā. Lēmumu, jā, tad mēs nonākam pie nākošā lēmuma. Tad pirmais lēmums mums bija procesa ierosināšana, mēs noskaidrojām platību, mēs noskaidrojām atsevināšanas cenu, mēs atradām tiesu izpildītāju, ar viņu sazinājāmies un informējām par kopsapulci, un tad balsojums par atsevināšanas tiesību izmantošanu. Kā es jau teicu, šis likums paredz izņēmumu no dzīvokļu īpašuma likuma, un lēmums par atsevināšanas tiesību izmantošanu ir pieņemams tikai un vienīgi kopsapulcē. Protams, ir sarežģīti daudz dzīvokļu māju gadījumā visus dzīvokļu īpašniekus sasaukt pagalmā kaut kur uz soliņa, lai izlemt svarīgus jautājumus, tāpēc likumdevējs ir paredzējis speciālo mehānismu, kā jebkurš dzīvokļu īpašnieks, ja pieņemsim netiek uz to kopsapulci vai ir kādi citi apstākļi, tad tas dzīvokļu īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona var tiesu izpildītājiem paziņot savu balsojumu pirms kopsapulces norises. Šobrīd spēkā esošā likuma redakcija nosaka, ka to var darīt tikai klātienē. Tātad dzīvokļu īpašniekam pašam vai viņa pilnvarotāja personai ir personīgi jāierodās pie tiesu izpildītāja un jāpaziņo savus balsojumus. Viņš balso par atsevināšanas tiesību izmantošanu vai pret. Šobrīd Saeimas komisijās jau ir apstiprināts un laists uz pirmo lasījumu likumprojekts par grozījumiem, kurš paredz, ka šo te savu balsu paziņošanu varēs izteikt arī elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Pašlaik vēl nav apstiprināts, bet man ir lielas cerības, ka būs, un tas būtu arī tikai loģiski. Mūsdienās gandrīz praktiski viss notiek elektroniski, un drošam elektroniskam parakstam ir tādas pašas juridiskas sekas kā parastam parakstam. Līdz ar to man personīgi nav šaubu, ka tas tiks atbalstīts, bet pašlaik, ja mēs runājam par spēkā esošo redakciju, tad jā, ja jūs netiekat uz kopsapulci, tad jums ir jābrauc pie tiesu izpildītāja un jāpaziņo savus balsojumus. Vēl jautājums pilnvarotai personai. Kāda pilnvara? Arī būtu zemūdens akmeņi uzreiz. Labs jautājums. Kopsapulcēs bieži cilvēki to uzdod. Es teiktu atkal drošības pēc labāk notariāli apstiprināt to pilnvaru, jo šeit precīzi likums nesniedz atbildi uz šo. Ja mēs runājam par klasiskajām kopsapulcēm un aptaujām, tad pietiek ar vienkārši rakstveidā sagatavot to pilnvaru, jā, bet šeit atbildes nav. Es teiktu, ka drošības pēc ir jābūt notariāli apstiprinātai pilnvarai. Jā.
šis likums tad nopretinā ar dzīvo īpašumu likumu. Kaut kādā ziņā ir. Jā. Mēs vēl runāsim par to. Jā. Un tā skaitā par mazākumu balsojumu. Nē, par mazākumu balsojumu. Nē, es runāju par pretrunām. Tā skaitā būs pretrunas arī ar mazākumu balsojumu iespējams. Tad es izstāstīšu. Ir noteikti termiņi, kādos tad šo te savu balsojumu tiesu izpildītājiem dzīvokļu īpašnieks var paziņot, un tas ir ne ātrāk kā mēnesi, respektīvi 30 dienas, un ne vēlāk kā 1 dienu pirms pašas kopsapulces. Ja? Tātad pašlaik, jā, personiski ar pilnvarotās personas starpniecību, bet paliekam cerībā, ka tomēr likumdevējs šo te brāķi izlabos un būs iespējams arī elektroniski šo te balsojumu paziņot. Kas ir svarīgi un kas ir jāatcerās, ja dzīvokļu īpašnieks paziņo savu balsojumu tiesu izpildītājiem pirms kopsapulces norises, tad paziņotais balsojums nav grozāms un nav atsaucāms. Tātad, ja jūs esat aizgājis pie tiesu izpildītāja, paziņojuši savu balsojumu, ka jūs balsojat par atsevināšanas tiesību izmantošanu, tad nederēs varianti, kad es pārdomāju, mans viedoklis ir mainījies. Nē. Ja ir paziņots, tad viss. Šis lēmums, šis... Jaunajam dzīvokļu īpašumu ieguvējam šis balsojums būs saistošs. Mēs nonāksim līdz tam. Likums ir konstruēts tā, lai šis process būtu efektīvs, lai viņu nebremzētu kaut kādi apstākļi. Un viņš ir maksimāli sarakstīts tā, lai tas process virzītos uz priekšu, un lai zeme tiktu atsevināta. Par to mēs vēl runāsim. Jā. Tātad par pašu kopsapulci, jā, un izņēmumiem no dzīvokļu īpašuma likuma. Tātad kopsapulcē par atsevināšanas tiesību izmantošanu varēs dzīvokļu īpašnieki balsot neatkarīgi no tā, kāds dzīvokļu īpašnieku skaits tajā piedalās. Jāsaka, ka tas ir loģiski, jo, ja pastāv iespēja savu balsi nodot pirms kopsapulces norises dienas, tad attiecīgi tas kvorums, kas ir nepieciešams kopsapulcē, viņš ir nevietā īsti. Tātad kopsapulcē, kurā piedalās tiesu izpildītājs un pārējie dzīvokļu īpašnieki, sanākušie var balsot neatkarīgi no tā, cik cilvēki uz šo kopsapulci ir ieradušies. Un jā, par to tiesu izpildītāju uzaicināšanu uz kopsapulci, tad šo lēmumu par atsevināšanas tiesību izmantošanu kopsapulcē dzīvokļu īpašnieki ir tiesīgi pieņemt tikai tad, ja tajā piedalās tiesu izpildītājs. Tāpēc viņš arī jāuzaicina. Lūk. Jā. Nē, ir tā, ka daļa no dzīvokļu īpašniekiem savu balsojumu ir paziņojuši pirms kopsapulces. Mēs nevaram zināt, cik tie būs. Tas var būt viens dzīvokļu īpašnieks, varbūt 20. Viņš zina, jā. Mēs nonāksim līdz tam. Viņš pēc tam tiesu izpildītājs, viņš skaitīs balsis, gan tās, kas ir nodotas pirms, gan tās balsis, kas ir nodotas kopsapulcē. Par to mēs tūlīt parunāsim. Tātad lēmums par atsevināšanas tiesību izmantošanu ir pieņemts atkal, ja ir nobalsojusi par puse plus viens dzīvokļu īpašums. Tātad atkal ir izņēmums no šī jaunieviestā mazākuma balsojuma. Šeit mazākums nederēs. Arī gan sākotnējais lēmums par procesu ierosināšanu, gan otrs lēmums par zemes atsevināšanu par šīs tiesības izmantošanu ir pieņemams ar parasto balsu vairākumu, kas ir puse plus viens. Bet jau uz sapulces ietušies mazāk cilvēku, un arī iepriekš nobalsojuši mazāk cilvēku. Kā tas sanāk, viens nesanāk? Būs jāskaita kopā visi. Ja nesanāk, tad lēmums netiek pieņemts, jo lēmums tiek pieņemts, ja ir puse plus viens. Jā. Tas tā likumā ir ierakstīts. Jo redziet, man te bija konkrēts gadījums, jā, personīgi. Strīds māja 59, īpašumi nobalsojuši 30. Ja. Es konsultējos ar ekonomikas ministrijas māju departamentu, tur viņi pusdienu sprieda un teica, jo likumā, dzīvokļu īpašu likumā ir ierakstīts nobalso vairākums. Es mēģināju atrast, kur ir tas 50
procentu uz viens likumos un normatīvos tas nekur nav. Kaut kur augstākās tiesas nolēmumos ir, ja? Kā jūs kā jurists šo skaidrojat? Dzīvokļu īpašuma likumā ir rakstīts vairāk nekā pusi. Tātad vairāk nekā puse pēc matemātikas ir 50%. Man māja 59 īpašumi, ja? Jā. 30 ir pieņēmuši, vairāk nekā pusi. Es teiktu, Daži traktē, ka vēl viena balss ir vajadzīga. es teiktu, ka tiklīdz jūs tikat pāri pusei, tad arī lēmums ir pieņemts. 30, ja ir 59, 30. Es teiktu, ka jā, jo jums tad sadalījums 30 un 29. Es teiktu, ka jā, jo svarīgāk, lai ir, ja sadalot balsis, ja ir vairākums no visiem. Jā. 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 Ja visā šajā procesā iesaistīts tiesas izpildītājs, kāpēc mums jākontrolē šie 2 gadi, 2,5 gadi, 6 mēneši? Es jau drusciņ pieskāros šim jautājumam, kā es teicu, tad, protams, jums termiņi pašiem ir jāpatur prātā, bet no prakses teikšu tā, ka jums tie visi termiņi tiek paziņoti dokumentāli. Gan tiesu izpildītājs jums raksta, līdz kuram brīdim jums ir jāsasauc kopsapulce un viņš ir jāuzaicina. Gan Valstzemes dienests jums paziņo, līdz kuram brīdim jums tā aprēķināta atsevināšanas cena ir spēkā. Ja? Tāpēc jāseko līdzi visiem tiem procesuāliem dokumentiem, jo termiņus tur raksta iekšā. Vismaz es no savas prakses varu teikt, ka raksta. Tāpēc es arī minēju, ka jums pašiem tā kā nevajadzētu šos termiņus rēķināt, jo savādāk šis process būtu neefektīvs. Ja pašiem būtu jārēķina, tad mēs ne līdz kādiem balsojumiem tā arī netiktu. Tā, atbildot uz jūsu jautājumu, tad ja pēc šī lēmuma par atsevināšanas tiesību izmantošanu mainās dzīvokļu īpašnieks, ja, tad dzīvokļu īpašumu ieguvējam iepriekš nodotais balsojums ir saistošs. Es nevaru nopirkt dzīvokli, ierasties tur pie mājas pārstāvjiem vai norīkot jaunu kopsapulci, teikt, ka man šis lēmums neapmierina. Nē. Ja iepriekšējais ir nobalsojis par, tad arī process virzās uz priekšu. Es saprotu jūsu jautājumu. Es saprotu jūsu jautājumu. Jebkurā, saprotiet, šis likums ir spēkā jau gandrīz 2 gadus. Ja? Aktīvi viņu sākuši piemērot, es teiktu, kad nesen. Būsim godīgi. Ja? Tas pats ar to balsojumu pie tiesu izpildītāja, kā jāierodas personīgi. Protams, procesa laikā kaut kādas nepilnības tiek pamanītas. Ja? Un likumdevējs to atrisinās, es ceru. Jūsu jautājums man ir skaidrs. Te var strīdēties varbūt, bet jā. Es teiktu, ka jāievēro likuma mērķis. Ja mērķis ir izbeigt dalīto īpašumu, tad visas iesaistītās puses traktēs visticamāk uz. Jā, par pretrunām mēs vēl parunāsim. Jā. Īpašnieki maini, tas ir, kad ir ierakstīts zemes grāmatā jau. Jā. Tātad par tiesu izpildītāju darbībām šajā procesā un piedaloties kopsapulcē. Tad, kā es teicu, faktiski tiesu izpildītāja loma šeit ir fakta fiksācija. Lai nākotnē izslēgt jebkādus strīdus, kad es tur neesmu parakstījies, tur ir parakstījies kaimiņš un tam līdzīgi. Ja? Tiesu izpildītājs piedalās kopsapulcē un sastāda par kopsapulci aktu, kurā viņš norāda visas personas, kas ir ieradušās uz kopsapulci, norādot visus identificējušos datus, vārdus, uzvārdus, personas kodus. Ja ir juridiska persona, tad juridiskās personas datus un katra dzīvokļa īpašnieka balsojumu. Nedēļ saraksts? Nē, tūlīt, jā. Tiesu izpildītājs, viņš nevada kopsapulci. Viņš piedalās klātienē un fiksē faktu par notiekošo kopsapulci, organizē vai namu pārvaldnieks vai paši dzīvokļu īpašnieki. Tātad tiesu izpildītājs fiksē personas, kas ir ieradušās un kā viņi ir balsojuši, un vai šīs personas vispār ir dzīvokļu īpašnieki. Ja? Tiesu izpildītājs nevada kopsapulci, tas nav viņa uzdevums. Viņš sastāda aktu par fakta fiksāciju, paraksta, un likumdevējs ir paredzējis, ka šis akts ir jāparaksta arī kopsapulces vadītājiem, protokolētājiem,
Protams, ir iespēja, ka cilvēki var atteikties, bet te jau arī ir atruna, kad ja kopsapulces vadītājs un protokolētājs neparaksta ZTI aktu, tad tas neietekmē ZTI akta spēkā esamību. Tātad tiesu izpildītājs piedaloties kopsapulcē fiksē personas, kas ir ieradušās un kā viņi ir balsojuši. Tātad pēc kopsapulces tiesu izpildītājs 10 dienu laikā sastāda aktu par atsevināšanas tiesību izmantošanu, kurā viņš atkārtoti norāda tas visas personas, kuras ir balsojušas, katra dzīvokļa īpašnieka balsojumu, sadalījumu, cik ir balsis par, cik ir balsis pret, un ja par nodoto balsu ir vairāk nekā puse, tad šajā otrajā aktā tiesu izpildītājs norāda arī uzreiz sevi, proti to tiesu izpildītāju, kura lietvadība ir šī lieta, un arī viņa rekvizītus un datumu, līdz kuram un kur ir samaksājuma atsevināšanas cena. Šī dokumenta daba faktiski arī ir fakta fiksācija. Tā, es dzirdu, ka mums jau laiks iet uz beigām. Tātad tik līdz ir pieņems tas otrs lēmums par atsevināšanas tiesību izmantošanu, loģiskais solis ir jāsamaksā atsevināšanas cenu. Ja? Atsevināšanas cenu ir jāsamaksā tiesu izpildītājiem, nevis zemes īpašniekam, uz tiesu izpildītāju norādīto kontu. Samaksu var veikt vairākos maksājumos, var veikt vienā maksājumā, par jums var maksāt arī kāda trešā persona. Svarīgi ir, lai šis veiktais maksājums būtu identificējams, lai tiesu izpildītājs saprastu, kurš pa kuru ir samaksājis. Tātad atkal, ja netiek paziņots par kopsapulci, tad tiesu izpildītājs šo procesu izbeidz. Ja? Tā, pat cik mums ir laika ierobežojums, es varbūt mēģināšu ātrāk bišķi pabraukt uz priekšu. Tā prezentācija jums mājaslapā būs? Mājaslapā varbūt nebūs, bet ja jums vajadzēs, es jums nosūtīšu. Mēs pēc semināra varbūt varam apspriesties, arī es atbildēšu uz jautājumiem, ja kādam vēl būs jautājumi. Tātad atsevināšanas cenu ir svarīgi iemaksāt termiņā. Tātad, ja termiņā nav, vienkāršotiem vārdiem sakot, tiesu izpildītājiem ir vienalga, kurš ir samaksājis, cik maksā, kādos maksā. Viņam svarīgi ir saņemt visu atsevināšanas cenu savā kontā noteiktajā termiņā. Ja? Tātad, ja atsevināšanas tiesība ir izmantota, cena ir samaksāta, tad tiesu izpildītājs šo lietu nosūta Valsts zemes dienestam, kurš veic kadastrālo uzmērīšanu tai atsevināmai zemei. Neiedziļināšos varbūt par kadastrālo uzmērīšanu, par termiņiem un izmaksām. Tad kadastrālo uzmērīšanu jāveic tad, ja jūs izpērkat kaut kādas vairākas daļas no vairākiem zemes gabaliem. Ja jūs izpērkat vienu zemes gabalu, kas jau tāds bijis noteikts līdz šim procesam, tad kadastrālo uzmērīšanu vispār neveic. Ja viņu ir jāveic, tad Valsts zemes dienests viņu veic līdz 9 mēnešiem. Tas ir maksimālais termiņš, praksē tas var būt mēnesis, varbūt nedaudz vairāk. Valsts zemes dienesta izmaksas, kas ar to ir saistītas, dzīvokļu īpašniekiem nav jāsedz, jā, tas arī viss tiek sekts no valsts budžeta līdzekļiem. Ja nu gadījumā jums šajā procesā nekas nav izdevies, lieta tika ierosināta, bet nesanāca vai kā, tiesu izpildītājs ir lēmis šo lietu izbeigt, tas nav šķērslis mēģināt vēlreiz, bet pēc gada. Tātad gadu jūs nogaidat un varat mēģināt šo procesu ierosināt vēlreiz un vēlreiz iet cauri tam visam. Ja? Ja tiesu izpildītais lietu izbeidz, bet pieņemsim kaut kāda daļa no dzīvokļu īpašniekiem savu atsevināšanas cenu jau ir samaksājuši tiesu izpildītājiem, tad, ja tiesu izpildītais lietu izbeidz, viņš bez liekas kavēšanas atmaksā atpakaļ visiem tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri ir samaksājuši. Tad naudu tiesu izpildītājs pie sevis nepatur. Ja? Tā, par atsevināmo zemi tad varbūt es izlaidīšu. Ja? Kā tad sanāk, ka kāds no īpašniekiem nesamaksā naudu? Principēs, ka tā procesa Kā es teicu, tiesu izpildītājiem svarīgi saņemt visu atsevināšanas cenu kontā. Ja kāds nemaksā, tad kopībai ir jārīkojas. Vai no jums saulaicīgi jāveido uzkrājums, vai jums jāpieņem citi lēmumi.
pieņemsim, protams, var samaksāt nemaksātāju vietā un pēc tam kopīgi pret viņu var vērst prasījumus. Tie risinājumi ir miljons. Tiesu izpildītājiem svarīgi visu summu saņemt kontā termiņā. Jā. Par īpašumu tiesību reģistrēšanu. Tātad īpašumu tiesību nostiprināšana arī notiek par valsts budžeta līdzekļiem. Izmaiņas tiek veiktas gan dzīvojamas mājas lielajā zemes grāmatā, gan atsevišķu dzīvokļu īpašnieku zemes grāmatās. Šīs darbības veids pats tiesu izpildītājs, jums uz zemes grāmatas nodaļu nav jāiet. Pats tiesu izpildītājs nosūta nostiprinājumu lūgumus un nostiprina šīs īpašuma tiesības. Izmaksas arī tiek sektas no valsts budžeta līdzekļiem, par to nav jāmaksā. Par nostiprinājumiem jūsu piekrišana nebūs vajadzīga, tiesu izpildītājs to izdarīs bez jūsu ziņas un bez jūsu piekrišanas un bez jebkādu trešo personu piekrišanas. Tātad par nostiprinājumu es jau teicu, tad pievieno mājas zemes grāmatai un atsevišķu dzīvokļu īpašumu zemes grāmatās. Ja? Domājamās daļas no atpirktās zemes. Apgrūtinājumi un nastas. Pieņemsim, tam izpērkamam zemes gabalam ir kādi apgrūtinājumi, varbūt mantojuma līgumi, varbūt uztura līgumi, viskaut kas. Tā skaitā pieņemsim arī aizliegumi krimināla procesa, civil procesa ietvaros. Tad, ja jūs izpērkat atsevinot šo zemi, izpērkot, ja jūs dabūjāt viņu īpašumā brīvu bez jebkādiem apgrūtinājumiem. Vienīgais izņēmums ir reāli servitūti. Visbiežāk laikam var saskarties ar kaut kādiem ceļa servitūtiem, jā, tie gan paliks spēkā. Jā, bet visi aizliegumi, uztura mantojumu, reāli nastas, apbūves tiesības, nomas, lietojumi, tas viss tiek dzēsts. Jā, tad zemi jūs dabūjat brīvu bez apgrūtinājuma. Tā. Tad šos te visus atzīmes dzēš bez piekrišanas, jā, un faktiski tiek sasniegts arī tas mērķis izveidot vienoto nekustamo īpašumu. Es saprotu, ka mums laiks jau ir beidzās. Es varbūt varu ārpus telpām varu pastāstīt, ja jums ir kādi jautājumi, jo, diemžēl, man ir jābeidz. Es varu runāt par Rīgas nama pārvaldnieku. Mums ir viena māja, kas šobrīd ir tikusi līdz altuma aizdevumam. Altums ir apstiprinājis, bet izbeigs vēl nav. Bet viena māja jau līdz altumam ir tikusi. Jā, Rīgas nama pārvaldnieks šo pakalpojumu, tas mums ir maksas pakalpojums, jo tā nav obligātā pārvaldīšanas darbība. Mēs piedāvājam nodrošināt šo procesu no sākuma līdz beigām, tā skaitā ar altumu, bet par samaksu. Jā. Cik man ir zināms, tad Rīgas nama pārvaldnieks mājaslapā šī informācija ir publicēta. Jā. Ar jūs konsultēties kādu telefonu? Kā lūdzu? Ar jūs konsultēties kādu telefonu? Mēs varam ārpus telpām vēl parunāt. Es jums izstāstīšu, varbūt, ja kādam slaidus vajadzēs, es nosūtīšu, jo es, diemžēl, neesmu pabeidzis. Bet, kā projekta vadītājs un pilnvarotā persona. Jā, protams, jā. Pilnvarojuma došana, pakalpojuma līguma noslēgšana un finansējums. Protams, jā, mums ir ļoti daudz dzīvojamas mājas, kur ir neprivatizētie dzīvokļi, jā, bet tas neietekmē procesu, jo Rīgas doma mājokļu vides departamenta personā iesaistās un, ja nepieciešams, tad viņi atbalsta un balso. Es ļoti atvainojos, mums ir jābeidz. Es gaidīšu visus, ja jums ir jautājumi vēl ārā, tad mēs varam parunāt. Jā. Jā.